Sveiciens visiem! Nu ko, šodien rubrika Viskas. Parunāsim par dīzeļa auto. Nu kā jau jūs varbūt zinat, tad no 2025. gada 1. janvāra Latvijā CSDD tiek ieviest jauna norma. Un dīzeļa auto, kuri pirmoreiz reģistrēti no 2013. gada, tiek mērīts cietās daļiņas izmešos. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ar speciālu zondi, iebāžot izpūtējā, tiek mērītas cietās daļiņas uz kvadrātcentimetru. Nu, Latvijā šī norma ir 1 miljons pieļaujamā. Un kā es te nu pat lasīju, viens plātījās, nesaukšu ne vārdu, ne uzvārdu, ka Latvija ir pionieri. Un Eiropa skatīsies pakaļ, kā Latvijai veiksies, fake news. Nīderlanda un Vācija un Šveica un Beļģija jau no 22. gada jau sāk ieviest šo sistēmu, tā kā, neko Latvija nav pionieri. Nu jā, ko es vēl gribēju piebilst, ka Nīderlanda un Beļģija tāpat 1 miljons cieto daļiņu uz kvadrātcentimetru norma kā Latvijā, bet Vācija un Šveica ir gājusi vēl stipri tālāk un ir pat 4 reizēm samazinājusi šo normu. Tā kā var Latvijā gaidīt lētos dīzeļa auto droši vien no Vācijas un Šveices, jo tur norma ir 250 000. Jā, cik es te skatījos, tad jaunajām mašīnām, ja visa atgāzes sistēma pareizi strādā, tad līdz tiem 250 000 arī ir tā kā līdz Ķīnai. Bet, grēkojam jau droši vien ar degvielu. Eiropā degviela esot tīrāk, pēc nostāstiem runājot, līdz ar to arī tās normas vieglāk izpildāmas. Tā kā es domāju, ja Latvijā šo normu ieviesēji būtu sākuši no pareizā gala un pakontrolējuši degvielas tirgotājus, kādu degvielu tirgo, arī droši vien būtu bišķiņu savādāk. Bet mums jau parasti kaut ko ievieš un pēc tam tad ar sekām cīnās. Jā, skatīsimies, kā attīstīsies šī epopeja gada gaitā, jo šis gads jau, kā es teicu, ir pārējais gads, un ja šogad tikai pakratīs pirkstai vai iesiet apskat un būs vairāk nekā 1 miljons, tad jums nākošu gadu apskat neiziesiet. Būs gada laikā jāmaina kvēpa filtrs vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, jā, runājot par šīm sistēmām, tad, es jau neesmu super zaļš, ne hiper zaļš, bet, ar zaļu domāšanu un tā tālāk, bet to cilvēku, kas izdomāja, ka dzinējam savu kaku ir jāēd otrais, es gribētu apskatīties, lai viņš savu klucu apēd un līksmo. Var jau būt, ka cilvēks ir kaut kāds fetišs un viņam tas patīk. Es baigi nezīmēšu te schēmas un neiedziļināšos, ja cilvēkiem, kam ir interesi, ir māte Google, var apskatīties EGR, ierakstīt un apskatīties, kā strādās sistēma, ka dzinējs otrais caur sevi pārstrādā aiz cieto daļiņu filtru izajošās atgāzes. Arī tos piekvēpušos EGR filtrus var apskatīties internetā, ja kādam ir interesi. Tur mēs varam atgriezties atkal pie tā, ka ar kādām degvielām mēs pildam savas mašīnas. Jā, es pieskaršos savam auto, kurš šitām represijām nepakļaujās. Viņš ir vecāks, līdz ar to viņam mēri joprojām dūmainības, kā kādreiz gāzē. Un uz dūmainībām norma ir 3 pieļaujamā. Un kā jau es te savos video iepriekšējos pieskāros, tad arī nereklamējot vai antireklāmu vai reklāmu degvielas uzpildes stacijām, bet, ir virsšos pildīt parastā degviela un ir dūmainība bijusi 0,09. Ir nests Pro dīzels pildīts un ir atgāzes dūmainība bijusi 0,01 no 3 pieļāmiem. Tā kā tur arī ir kosmos. Tas ir tā, ja dzinējs ir
darba kārtībā. Nu jā, bet dīzeļa auto vajag izvēlēties, ja jums ir gari gabali jābrauc. Tad tas ir ekonomiski un dīzels dabū izgriezties, bet ja tas ir uz vietas un viņš vairāk ļurina tukšgaitā un nav slodzes, tad labāk izvēlēties benzīna auto. Es jau arī pēc dzīves esmu benzīna galva, tā kā droši vien nākošais auto būs atkal benzīnnieks, jo, cik var saprast, tad mēģinās to cilps ap mūsu kakliem vilkt tik cieši, kad lēnām no tiem dīzeļa auto dabūsim atkratīties. Kaut kā tā. Laikam neko es vairāk piebilst šajā jautājumā nevaru. Tā kā lūdzu rakstiet komentārus ar tādiem kaut kādiem saviem dzīves redzējumiem par šo tēmu. Var jau būt tas, ka teiksiet, lai tev Arvino taisnība un tā tālāk. Nē, rakstiet droši. Rakstiet droši. Varētu kaut kādu diskusiju klubiņu par šo tēmu, jo šis gads būs interesants. Tiem, kam ir dīzeļa auto. Nav jau teikts, ka arī vēl vecajām normām kaut ko neieviesīs. Līdz tam tas tik ir laika jautājums. Tā kā labi, paldies, ka skatījāties, lai visiem jauka diena, un tad jau čau līdz citai reizītei. Tā.